11:05. Tā kā droši mēs varam piecelties, kuri var piecelties. Un varam pielūgt Dievu, jo šī diena ir ļoti īpaša. Augšām celšanās ir katra diena, jo tas, ko Jēzus izdarīja vairāk kā 2000 gadu atpakaļ, ir noticis fakts, bet cik labi, ka mēs to varam pieminēt un atcerēties un pateikties par to, jo tā nebija lēta samaksa, ko mēs šeit redzam. Tā ir Dieva dēla dzīvība, lai mēs to novērtējam no jauna un ka varam dzīvot roku rokā ar viņu. Tāpēc vēlreiz, Kristus ir augšām cēlies. Jā, un droši varam slavēt. Un šodien mēs esam arī sagatavojuši ļoti diezgan daudz dziesmu, lai šodien īpaši slavētu viņu. Būs arī vārds un būs vēl kādas lietas, bet es aicinu, ka mēs pievienojamies slavā. Jēzus, paldies, ka tu esi augšām celšanās un dzīvība, jo kā to arī atklāja to ikvienam no mums un arī man šorīt, kur gan mēs būtu, ja tu nebūtu augšām cēlies. Nekur. Paldies, ka caur tevi mums ir dota mūžīgā dzīvība. Paldies par tavu krustu, paldies, ka tu uzvarēji nāvi. Un paldies arī, ka tu manu un mūsu grēkus paņēmi saviem pleciem. Paldies, 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 un tā ir priekvēsts. Un tāpat laikā arī tā ir piepildīta ar pateicību. Mēs gribam tev pateikties, mēs gribam novērtēt to, ko tu izdarīji. Un tāpēc mēs arī gribam dot tev slavu. Dodiet tam kungam slavu. Tā kā šī ir jauna dziesma, kopā mēs uzreiz jau varam dziedāt. Dodiet tam kungam slavu. Dodiet tam kungam slavu, dodiet tam kungam godu, slavējiet viņu par glābšanu, mūžīgo dzīvību. Es došu. Dodiet tam kungam slavu, dodiet tam kungam
daļai ar mūsu glābšanu. Un tieši tāpēc šī ir lielākā diena vēsturē. Jo nāve ir uzvarēta. Izglābts esi. Jesus, mūsu ir dzīvs.
uz mūžiem pieeja pie Dieva Tēva pilnīgi jaunā veidā. Tā ir priecīga diena mums. Es to vispirms saku sev, man ir jāmācās priecāties. Ne ar mākslīgu prieku, tas reizēm tiešām var būt dzīves un klusas prieks. Un tas var arī būt ārējais prieks. Bet lai man nekad nepamet cerība, ka Jēzus Kristus ir dzīvs, jo tā ir patiesība. Un tā ir šī dzīvā cerība, kas man pavada ikdienas. Arī tad, kad man ir grūti, viņš ir man augšām celšanās. Un viņa spēks un viņa vara, viņa mīlestība, viņa patiesība nav mainījusies. Un tieši tāpēc es varu dziedāt šodien šo dziesmu. Vai man ir bijis labs rīts, vai netik labs, vai stresains, vai jebkāds. Bet tas nemaina faktu, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Un es ticu, ka garīgajā pasaulē šīs dienas arī kaut ko dara. Varbūt kādiem no jums ir bijuši ļoti grūti nedēļa. Tas nav brīnums, jo tik tiešām. Es arī savā dzīvē pamanīju to, ka pirms tādiem lieliem nozīmīgiem svētkiem, Kristus dzimšana un, protams, arī Kristus augšām celšanās. Jā, un vasaras svētki. Tums spēki trako, bet viņiem nav varas. Jo Jēzus ir uzvarējis. Un tikai Dievs ir Dievs. Nav neviens ir Dievs. Tā ir man un tev cerība. Tāpēc uzaicinu arī pievienoties vēl vienā tādā ātrākā dziesmā, un es gribu arī minēt tādu lietu, ka šīs nākamās dziesmas laikā bērni droši sanāciet priekšā, lai mēs varam aizlūgt par jums un arī aizsūtīt uz svētdienas skolu. Un tāpat tās arī jūs šīs dziesmas laikā noslēgumā varat sagatavot savu 10. tiešu un nolikt grozā. Un tad mēs turpināsim slavēt. Tā kā jā, bērni lēnām varat nākt un arī kopā slavēt priekšā. Mēs par jums aizlūksim pēc šīs dziesmas un tāpat arī 10. tieši. Mūsu Dievs, kas valda mūžīgi.
devis es, ka mēs varam atnest savus 10. tiesas ziedojumus, mans kungs. Un es lūdzu svētī katru vienu, kas atnes savu pilnu 10. tiesas ziedojumu, svētī tos, kas pārskata savu bankas kontu. Un dod mums kā draudzē arī gudrīgi izlietot šīs finanses. Tev par godu un slavu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Bērni lūdzu nākat uz priekšu skolotāji. Mums bija domāts, ka tas viss notiks dziesmas laikā. Bet bērni nāk šodien. Bērni? Niko, Elīna? Nākat. Aleks? Jā, mīļais, kungs, tev stāstu, mēs pasakamies par šo dienu, ko tu mums esi devis. Paldies, jā, ka tu esi augšām cēlies, kungs, un ka mēs varam dzīvot ar tevi brīvībā, tēt. Un es tev lūdzos, lai šajā dienā svētdienas skolā, kungs, Jēzus, lai mēs arī to varam pastāstīt bērniem, kungs, Jēzus, lai viņi saprot, cik lielu upuri tu nesi priekš mums, kungs, Jēzus. Un jā, atver viņu sirdis, uzklausīt tevi, un mums kā skolotājiem arī dot gudrību no tavu svētā gara, kungs, Jēzu, runāt un iemācīt bērniem par to, kas tu esi, kungs, Jēzu, un par to, ko tu izdarīji pie krusta, un ka tu esi augšām cēlies tēt. Mēs paskatāmies par šo dienu, svētīgi katru bērnu un arī skolotājus Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Un tad es vēlos atgādināt arī, kā mums katru otrdienu lūkšanas sapulcs. Pirmdienās ir sieviešu grupiņas 7, ik viens diena aicināt. Šo pirmdienu nebūsim, lai varam pavadīt ar savu mīļajiem toņiem, bet viņu ikviena aicināt pirmdienās 7 uz grupiņu. Otrdien lūkšanas 7, lūkšanās ir spēks. Tad ceturtdien ir vīru grupiņas 7. Mīļi aicināt vīri. Un piekdien atkal mums atsāksies alfa kurs, tā kā droši lūdziet par mums un tie, kas nākamā alfa kursā nāciet. Un šo sparīgo dziesmu spēlējot, man stīgas aplīs, bet vai tas mums apturēs slavē? Nē. Tas tikai nozīmē to, ka jums būs vēl vairāk jādzied. Ilis tūlīt noņems. Un mēs iesim arī tādās pielūgsmes dziesmās. Es vakar biju kādā dievkalpojumā, kurā es dzirdēju, sakām šādus vārdus. Kāpēc mums katru gadu ir jāiet krustkājienā? Nu, Jēzus taču ir augšām cēlies. Bet viņš atgādināja to, ka, un es jau ar to šodien teicu, pieminēsim to, ko viņš ir darījis. Atcerēsimies, tāpat arī lūkšana naktī jūs šeit, un mēs nedaudz arī bijām kopā. Atcerēsimies, ko viņš ir darījis. Bez krustnāvas nebūtu augšām celšanās. Tā kā nākamās dziesmas laikā, kaut ar 5 stīgām, 6 vietā, slavēsim Dievu. Un atceries, ka Jēzus kungs atdeva pilnīgi visu par mums. Jēzu kungs, tu visu sevi atdevi, pārsēmojies līdz nāvei tu. Bieži tu no ķautām mani pārsteidz ar visu godā vaļībā. Viņš tiešām pārsteidz ar visu godā vaļībā. Jēzus kungs, tu visu sev atdevi. Jēzu kungs, tu visu sevi atdevi, pārsēmojies
Uz
sajūtam tāds spilgts sajūta, bet viņš ir tur, kā mēs dziedam. Kad tumsā izklāts viņa vaigs, bija žālstības stars un vaigs, ik katrā dzīves negaisā mans Jēzus man pasaka. Viņš ir visa kungs, vētrā arī viņš ir kungs, priekos viņš ir kungs, lieldienās viņš ir kungs, no rīta vakarā, pa dienu, naktī. Un mēs dziedāsim vēl viens dziesmu. Ja kādi ir noguruši, nejūtieties slikti arī apsēsties, jo citreiz arī ir tādi brīži, kad man arī gribās apsēsties un vienkārši pārdomāt, ko es dziedu, papūt Dievu priekšā. Bet mēs dziedāsim kādu ļoti skaistu dziesmu no Lutrāņa dziesmas grāmatas. Šī zeme tava Dievs, jo tu to radījis. Cik skaistā tā ir veidota, kā mirdzu skan tur viss. Šī zeme pieder tev, tam teic, cik varens tu, kā tu pilsēti jūru plašumi, pauž tavu godību. Šī zeme tava, šī zeme tava Dievs, tev putniņš dziesmu dzied, vēsiet uz baltā lilijā, astrīgi saulē ried. Šī zeme pieder tev, tā tavas pēdas nes. Zāles čūkstienā, rasas dimantā, tas tevi jaušu es. Šī zeme tava Dievs, kaut grēkos satumstā, es nebīstos, jo uzticos, tev pieder uzvara. Būs jaunās debesis, un jaunās debesis. Kristus to pelnā gaišā mūžībā, tas to gādājis. Būs jaunās debesis, un jaunās debesis. Kristus to pelnā gaišā mūžībā, tas to gādājis. Paldies, Dievs, par to, ka tu to gādāji, ka Kristus nopelnā. Mēs varam dzīvot, būt, rosīties un arī zināt, ka nāks diena, kad mēs būsim tur kopā ar Tevi. Un šobrīd mēs dziedāsim citā valodā, jo viņa troņa priekšā būs visas tautas, kas slavēs. Tāpēc mēs varam trenēties jau tagad. Visas tautas slavēs Dievu. Un mēs arī vienu pantu vēlāk nodziedāsim arī Latvijas. Ty znajesz Bóg mój, мои пути.
pēdējā dziesma. Mēs sen neesam tik ilgi slavējuši, bet šodien ir tā diena. Mēģināšu ar 5 stīgām izdziedāt to dziesmu, kas man ir sirdī. Kas to izteikt spēj, kas spēj to vērtēt, rokas nāk glūt caur durtas, tādu mīlestību sēj. Sviedruslīs, teici viss piepildīts, kur tāda mīlestība. Es arī biju tur, pūlī stāvēju. Tikai smaidīs saki bērns, viss piepildīts. Vientuļš atstāts paliki, bez aizgājām, sirds sāpēs raudāji, par mani to avīri. Man acīs apsaras, bet tu žāvētās, tavs nopelns neatmaksājams, mans kungs par mani mirst. Kas to izteikt spēj? Izteikt spēj, kas spēj to vērtēt, rokas nāk glūt caur durtas, tādu mīlestību sēj, viss piepildīts. Droši varat apsēsties un dot kādu pusminūtīti laiku, kamēr es sakārtoju.
Labdien visiem vēlreiz, man sauc Arta, tiem, kas ienāca vēlāk, Krists ir augšām cēlēs. Prieks jūs redzēt, arī tur kādi ienāca, Krists ir augšām cēlēs. Jā, patiesi augšām cēlēs. Un šodien, kā jau kāds, diezgan daudz jau lieldienu tas ir, man ir atkal uzticēts dalīties ar jums, un to arī labprāt darīšu. Un esmu sagatavojis šodien varbūt nedaudz savādāk, kā mēdz to darīt, lietojot PowerPoint ekrānu, kur arī mēs varam vērst savas acis. Tagad es ceru, ka es nevienā priekšā nestāvu, un tūlīt Daša uzliks šo slaidu. Un arī šeit ir rakstīts, Jēzus ir augšām cēlies. Lai šī vēsts tiešām šodien visās malās, katrā kaktiņā izskan, ka Jēzus ir augšām cēlies. Un atgādināsim arī tos sev citas dienas. Un šajā sakarā man ir jums jautājumi, un arī nebaidieties, ja kāds vēlās atbildēt skaļi, bet arī klusi savā sirdī. Ko Jēzus un viņa augšām celšanās nozīmē tev? Ko Jēzus un viņa augšām celšanās nozīmē tev? Tas ir ļoti būtisks jautājums. Kā tas izmainīja tavu dzīvi? Izmainīja? Un kā tu sastapi ar Jēzu? Kā tu sastapies ar Jēzu? Vai tas sastapšanās brīdis kādam atnāk tā maiga un gandrīz nemanot, kādam ar lielu blīkšķi? Bet es ticu, ka lielākā daļa esam to piedzīvojuši. Tas brīdis izmainīja tavu dzīvi. Jā? Jā. Mans brīdis atnāca lēnām nemanot, jo es jau no kādiem būtībā vienmēr esmu ticējis, ka ir Dievs. Nezinu to brīdi, kad es noticēju. Es visu laiku ticēju. Bet, protams, dzīves laikā es iepazinu vēl vairāk Jēzu un Svēto garu. Bet es kā bērns ticēju, ja ar pasauli radīt tik skaisti, noteikti jābūt radītājiem. Es arī ticēju, ka ar Jēzus Kristus un savā bērnu prātā. Es tiešām atceros, un bērniem ir ļoti labi jautājumi. Es teicu tā, es gan viņu aizstāvētu un neļautu, lai viņu piesīt krustā. Tā bija man bērnu tāda dedzība. Kaut gan vēlāk, jo es sapratu, ka viņam bija jāiet krustā. Pie manas brāļa meita mēs skatījāmies Superbuku, grāmatu. Un viņi tiešām tādā izmisumā. Bet kāpēc Jēzum galvā liek to sāpīgo ērkšķi? Kāpēc? Par ko? Ko viņš ir izdarījis? Mēs esam pieraduši pie tā fakta, ka viņš ir miris un augšām cēlies par mums, bet pat tiešām ne viņa grēka dēļ. Un tā bija ļoti netaisnīga nāve. Un bērns skatoties to saprot, kāpēc? Ko viņš izdarīja? Vēlāk mēs arī nāksim pie šī pārdomām vairāk. Bet padomā, atceries, kad tu iepazini Jēzu. Bieži vien mēs sakam, es Dievu atradu. Mēs neko nevaram atrast. Ja Dievs pats mums neatklājās, protams, viņš novērtē mūsu meklējošo sirdi un arī kliedzienus. Dievs, es gribu tev zināt, palīdz man ieticēt. Viņš to dzird. Bet viņš ir tas, kas atklājās. Ja? Mēs paši to nevaram bez viņa palīdzības. Ja tu esi sastapis Jēzu, redz to kā tādu lielāko žēlstību, kas ir tavā dzīvē, kam nav nekā līdzīga. Un šī ir diena, kad no jauna tu atcerēties, kā tas notika tavā dzīvē. Es pieļauju, ka jūs pārāk labi neredzat, vai ne? Redzam ļoti labi. Kā? No šeit es redzu. Tiešām redzat, jā, jo es no šeit tik labi lasīsim kopā. Lieldienas stāstu. Un arī varētu teikt, vai tad mēs to nezinām, tāpat kā Ziemassvētku stāstu. Bet ļaujies pārsteigt. Mēs dziedājam no jauna mani pārsteidz. Viņš var atklāt kaut ko jaunu tev šodien, kas arī būtiski var ietekmēt tavu un manu dzīvi. Varbūt man lasot, tev uz vietas kaut kas var notikt, kāds citreiz ir. Pēkšņi atnāk kāda atklāsa pārdoma. Tāpēc lasīsim vēlreiz. Par Jēzus augšām celšanās stāstu. Tātad viņš ir piesists krustā un ieguldīts kapā. Un Marka evaņģēlijas 16. nodaļa saka šādus vārdus. Un kad sabata diena, un es ik pa laikam apstāšos, lai pateiktu savus komentārus. Varbūt noiešu tā maliņā, lai es netraucēju. Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri saulē lecotās gāja uz kapu. Šeit vien es vēlos apstāties un pateikt to, ka šo sieviešu mīlestību uz Jēzu bija liela. Viņas cēlās agri. Viņas, te bija teikts, bija nopirkuši ļoti dārgas svaidāmās, kā tur ir rakstīts,
zāles. Tā ir mīlestība darbos. Un tāpat laikā šī rakstvieta man arī atgādina to, ka ne šīs sievietes, ne arī Jēzus mācekļi un sekotāji bija noticējuši tam, ka Jēzus teica, es augšām celšos. Viņš bija par to runājis. Un arī praviešu grāmatās bija minēts par Jēzus nāvi un augšām celšanos. Bet viņas tam neticēja. Un arī viņi neticēja. Tas parāda man to, ka mēs kā cilvēki mūsos mājo tā neticība. No kā Dievs grib mūs atbrīvot. Pat tuvākie cilvēki, kas bija Jēzum blakus, viņi nespēja noticēt, ka aiz nāves kaut kas notiek. Pēc Jēzus nāves. Un lasīsim tālāk. Un runāja savā starpā šīs sievietes, kas mums novēls akmeni no kapa durvīm. Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts. Tas bija ļoti liels, un kapā iegājušas tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās, baltās drēbēs, un tās izbijās. Kas varētu būt šis jauneklis? Es domāju, ka eņģelis, Dievs sūtnis. Un viņas izbijās. Tātad tas bija kaut kāds pārdevis skats, ka viņi izbijās. Protams, kaps ir tūškušs, akmens ir novelts. Tik tiešām cilvēciski nāve liekas, tā ir svītra, tur nav turpinājuma. Bet Jēzus ir augšām celšanās un dzīvība, un to viņš šajā brīdī vēl neapzinās. Un tās izbijās. Un viņš tām sacīja, nebīstieties. Dievs mūs mierina mūsu bailēs, arī nāves bailēs. Nebīsties arī tu šodien. Nebīstieties, jūs meklējat Jēzu no Nāceretes, kas bija krustā sists. Varam kopā izlasīt. Viņš ir augšām cēlies. Viņa nav šeit. Redziet šeto vietu, kur viņa nolika. Bet noeita un sakiet to viņa mācekļiem un Pēterim. Kāpēc sikrāso Pēteri? Pēters bija ļoti dedzīgs Jēzus sekotājs. Viņām bija drosme, tad, kad bija vētra un Jēzus nāca pretī. Pēters bija tas, kas pārkāpa šai laivai pāri un ticībā spēra soli, un viņš staigāja pa ūdens virsmu. Es nezinu nevienu citu cilvēku, kas to ir darījis. Bērnībā atkal es mēģināju, bet man neizdevās. Bet tāpat laikā Pēters arī piedzīvoja ļoti lielu sakāmu. Tieši, kad Jēzus nodeva, viņš teica Jēzum, es tev nekad nenodošu, nekad neatstāšu. Un viņš no sirds tam ticēja. Bet, kā mēs zinām, vēlāk viņš Jēzu vesels 3 reizes nodeva. Un Jēzus arī teica, tu man nodos. Nē, kungs. Tāpēc šī vēsts, ka Jēzus teica, ej un saka maniem mācekļiem un Pēterim. Protams, tā ir tikai mana interpretācija, bet iespējams Pēters bija tik ļoti bēdas sagrauts un arī tādā pašnosodījumā, ka viņam bija jādzird, ka Dievs uzrunā tieši viņu. Un ka viss ir kārtībā, ka Jēzus ir augšām cēlēs. Un ka Jēzus nav aizgriezis muguru viņa šaubu brīdī. Un brīdī, kad viņš nodeva, viņš uzrunā tieši Pēteri, padomājot par to. Jo varbūt dzīvē ar mums reizēm ir tā, ka mums liekas, mēs esam Dievu nodevuši, vai kādu cilvēku nodevuši, vai ka Dievs jau man nevar piedot, un liekas, ka viņš man nevar palīdzēt, viņš man nevar piedot. Šis stāsts arī parāda to, ka nē, Jēzus svaigs ir vērsts uz tevi, un tev jebkurā brīdī ir iespēja ar viņu runāt, lūgt piedošanu par saviem grēkiem un būt kopā ar viņu, pieņemt viņu piedošanu, jo grēks ir arī nepieņemt piedošanu. Tātad, ejiet un pasakiet viņu mācekļiem un Pēterim, ka viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums ir sacījis. Un tās izgāja ārā un bēga no kapa. Bēga. Es kaut kā aizdomājos par dažādiem vārdiem, kurus nebija ieraudzījis pirms tam. Viņas bēga no kapa. Jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas. Un šis man vakar tā pārsteidz. Tās nesacīja nevienam, nenieka, jo tās bijās. Tātad Jēzus teica, lai nodod vēstu, bet viņš aiz bailēm par to nevarēja izdarīt. Bet ir turpinājums šim stāstam. Bet uzcēlies pirmajā nedēļas dienā rītā grumā Jēzus parādījās pa priekšu Marijai Magdalēnai, no kuras viņš 7 ļauns gars bija izdzinis. Es domāju, kāpēc tieši sievietes un kāpēc Marija Magdalēna? Vienkārši viņas, atkal mana interpretācija, viņas gāja uz to kapu. Viņas izrādīja to savu mīlestību, viņi gribēja parūpēties par Jēzus ķermeni, par viņu miesu, svaidīt to mīlestību. Mīlestība lika arī doties tur pie viņu krustā sistā glābē. Un Jēzus tur viņus sastop.
Un viņš sastop arī šo sievieti, kur bija tādām briesmām izgājis cauri. Jo kā mēs te varam lasīt? 7 ļauns garus Jēzus bija izcīnis. Jēzu ir dziedināšana arī šodien un šajā brīdī. Arī visām tām lietām, kā mēs ejam cauri fiziskām, emocionālām tā tālāk. Atceries, Jēzus Kristus brūcēs, mēs esam dziedināti. Jā, mēs nesaprotam, kāpēc kādas lietas citreiz notiek tā, kā notiek. Bet lai mans skats nenovēršās no Dieva, un lai es pēc tam runāšu par šo. Jēzus ir varens. Iesim tālāk. Un beidzot, Marija Magdalēna gan gāja un pasludināja to tiem, tātad mācekļiem, kas ar viņu bijuši un tagad skumā un raudāja. Tātad mācekļi skums tur raud un Marija Magdalēna pasludina, kā Jēzus ir dzīvs. Un ko dara mācekļi? Mācekļi, un tie dzirdēdam, ka viņš esot dzīvs, un tā viņu redzējusi, neticēja. Lūkas evaņģēlijas vispār pasaka brīnišķīgu vārdu, ka tās bija pasakas. Mācekļiem likās, ka tās ir pasakas. Ka tas nav iespējams, jo atkal, kurš gan var uzcelties no miroņiem? Bet pēc tam viņš parādījās tiem 11 pie galda sēžot un norāja. Viņi neticēja, bet viņš parādījās. Viņš neaizgriez muguru, bet viņš norāja. Ticiet! Ticiet tam, ko es esmu sacījis. Tic arī savā dzīvē to, ko viņš ir teicis tev. Tic tam, kas ir rakstīts Bībelē. Tic tam, ko tu esi saņēmis. Neatlaid to. Tātad viņš norāja viņu neticību un vēl jau vairāk cietsirdību. Neticība var ļoti arī nocietināt sirdi. Es esmu piedzīvojis to savā dzīvē. Tā var nocietināt sirdi. Tāpēc man lūkšana arī šajā brīdī par sevi un jums ir Dievs, padara man sirdi maigu un izrauj ārā neticību. Tātad norāja viņa neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc viņa augšām celšanos viņu jau bija redzējuši. Un viņš pēc tam sacīja, eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Arī mēs esam ticīgi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs, un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja, un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Šī ir lieldienu vēsts. Es aicinu, ka jūs izlasat evaņģēlijos lieldienu stāstu un pārdomēt, iespējams, te tikai es atklāju dažas lietiņas, bet iespējams Dievs grib vēl vairāk atklāt. Tas nekas, ka daudz ir lasīts, dzirdēts. Ļauj, lai Dievs uz tevi runā. Labi? Evaņģēlija mums ir dot, mums ir Bībele Latvijā, kas ir milzīga privileģija, jo tik daudzās tautās tas nav. O, pēc tam vairāk tulkojuma. Tā kā lasīsim. Un šodien es tā īpaši vēlos uzsvērt, Jēzus ir Dieva jērs. Esat dzirdējuši tādu terminu, ka Jēzus Kristus ir Dieva jērs. Mēs arī dziedam tādu dziesmu, Jēzus, tu esi kungs, par to arī atkal vēlāk. Slava, slava jēram. Slava, slava jēram. Ja? Tad tur arī lauva no Jūdas cilts. Tā kā Dieva jērs, ko saka Bībele par Dieva jēru? Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, 29. pants. Mēģinām, es zinu, ka kādi no 6 jau ir augšā, bet mēģināsim, es vēl ilgi nerunāšu šodien. Tā nedaudz sasparoties un arī tikt līdz galam šim. Tātad, Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, 29. pants. 2. dienā Jānis Kristītājs ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Vai atceraties, kas bija Jāņa Kristītāja tēvs? Kas viņš bija? Caharija. Un kas viņš bija? Kāds amats? Priesteris. Jānis noteikti ļoti daudz zināja par jēriem, par upuriem, un tāpēc šādi vārdi nenāk no viņa mutes, un, protams, viņš arī ticēja pravietojumam. 1. Pētera vēstulē, 1. nodaļa, 18. pants saka šādus vārdus. Tas attiecās arī uz mums šodien. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkt no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra, esmu pasvītrojis,
dārgiem asinīm. Mēs esam glābti caur Jēra asinīm, Jēzus. Nākamais, Jesaja 53:6. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Tas ir Jēzum. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai. Un kā avs, kas paliek klusa savu cirpē priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Jēzus, kas zināja visu par cilvēkiem, kas pats bija bezvainīgs, bez grēka, kas varētu teikt visu netaisnību. Un viņam būtu taisnība par visu, ko viņš mums pateiktu. Bet viņš izvēlējās savu muti netaisnības priekšā. Un kā jērs viņš devās uz šo krustu nāvu un ļāva, lai viņu piesit krustā. Šī ir Ilons Veterot glezna. Man ļoti šī uzrunā, un tur arī ir šis pants, ko viņa ņēmuši pamatā, ka viņš kā jērs devās, muti neatdarīs uz krustu par mums, par mani. Un savukārt es domāju par sevi, cik bieži man par maziņām tādām lietām, maziem sīkumiem muti atvarās un gribās atriepties, gribās sev aizstāvēt, tad, kad nevajadzētu. Tas māca arī mums paklusēt. Reizēm arī netaisnības priekšā lūgt. Bībelē ir teikts, lūdziet par saviem ienaidniekiem. Ir brīži, kad runāt, es nesaku to, ir brīži, kad runāt. Bet pazemību mēs varam mācīties no Jēzus, un pazemībā ir milzīgs spēks. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Mēs šobrīd dzīvojam jaunajā derībā, bet vecajā derībā, noteikti lielākā daļa to zina, bet vienalga gribēja pateikt to, ka vecajā derībā, lai cilvēks izlīdzinātos ar Dievu, bija upuri, dažādi veidi upuri. Un tikai tādā veidā viņi varēja būt tīrīti no grēku. Viņiem bija jāupurē regulāri, un pat priesteriem. To bija jādara obligāti un regulāri, jo viņi arī bija grēcīgi cilvēki. Viņi upurēja par cilvēku grēkiem paši par sevi. Asins, tikai asins. Kāpēc Dievs tā izdomāja, es nezinu, bet viņš ir Dievs. Un tādā veidā vecajā derībā cilvēki izlīdzinājās ar Dievu. Tā, ka viņi bija izdarījuši kādu noziegumu, tā arī viņi nes no upuru. Visu laiku upuru, rīts, vakars, templī, upurēšana. Un tāpēc arī ir šis Jēzum tituls Dieva jērs. Mēs vēl noiesim pie tā, redzam šeit jēriņu liek uz altāru, lai upurētu. Izlasīsim viens stāsts par Ābrahāmu, kurus pieļauju, ka jūs neredzēsiet tik labi. Bet es gribu izlasīt to, kas tur ir rakstīts. Un padomājiet par šo stāstu, pajautājot sev jautājumu, kā tas ir saistīts vai nedaudz ar to mūsu svētkiem šodien, ar Jēzus augšām celšanos. Labi? Es izlasīšu. Tātad Mūzes varat atvērt grāmatas Bībeles savas 22. nodaļu, 1. pantu. Un pagaidīšu nedaudz. 1. Mūzes 22:1. Un notika, ka pēc šīm lietām Dievs, esmu iekrāsojis, pārbaudīja, piefiksēt šo vārdu, Ābrahāmu. Un viņam sacīja, Ābrahām, un Ābrahāms atbildēja, te es esmu. Tad viņš teica, Dievs, ņem savu vienīgo dēlu. Atcerieties, Ābrahāmam lielā vecumā piedzima dēls, kad nekādā veidā viņš vairs nevarēja pie dēla tikt, jo viss norises bija beigušās. Viņi tā ilgojās pēc dēla, un Dievs arī apsolīja, tev būs. Un pat Ābrahāms un Ābrams, viņa vārds agrāk nozīmē daudzu bērnu tēvs, bet viņam nebija neviens bērns. Un tad milzīgā vecumā Dievs deva šo dēlu Īzaku. Un tad tas, ko Dievs liek darīt, arī tas prātam neatverams. Tātad ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzaku, un ej uz Morijas zemi un upurē. Upurē. Paldies. Un upurē to tur par dedzināmu upuri uz kādu no kalniem, kuru es tev rādīšu. Viņš pat nezināja, kur iet. Tādu uzticību Dievam, sekot soli pa solim. Mēs pagājušo svētdienu dzirdējām brīnišķīgu liecību. Atceraties, kas bija? Pīters Iļņins. Kad Dievs saka, ej pa labi, viņi iet pa labi. Dievs saka, ej pa kreisi, viņi iet pa kreisi. Un vienā brīdī viņi tā kā nepaklausīja, jo likās, ka tas ceļš ir labāks. Viņi aizgāja kā pa patīkamāko ceļu, bet tas maksāja patiesībā nāvi.
un milzīgu maldīšanos. Un šeit arī Ābrahāms tādu uzticēšanās Dievam. Viņš nezina, kur viņam jāiet. Un upurē to tur par dedzināmu upuri uz kādu kalna, kur es tev norādīšu. Un Ābrahāms no rīta posās ceļā, apsegloja savu ēzeli, paņēma sev līdzi 2 savus puišus, kā arī savu dēlu Īzaku. Kā viņš jutās tajā brīdī? Mēs par to iedomāties nevaram, ja tiem, kuriem ir bērni, tas ir kaut kas neiedomājams, un pat negribās domāt par kaut ko tādu, vai ne? Un arī tiem, kam nav, man nav, bet es arī par to negribu domāt. Tas ir prātam neaptveram. Un ko teikt šim dēlam? Bet viņš ņem savus 2 puišus, kā arī savu dēlu Īzaku sacirtu malku, dedzināmam upurim un devās uz to vietu, kur Dievs viņam bija norādījis. Un 3. dienā Ābrahāms, vēl vienai 3 dienas viņa gāja, man likās, ka tas ceļš ir īsāks, bet 3 dienas gāja. Ļoti ilgs ceļš. Un 3. dienā Ābrahāms pacēla savus acis un ieraudzīja to vietu iztālē. Un Ābrahāms sacīja saviem puišiem: palieciet jūs ar ēzeli šeit, bet es ar zēnu gribu iet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums daudzskaitlī. Arī šis man pārsteidz, kā Ābrahāms teica daudzskaitlī, mēs atgriezīsimies. Pirms tam es to nebiju ievērojis. Gaidiet, kamēr mēs atgriezīsimies pie jums. Un Ābrahāms paņēma dedzināmo malku un to uzlika Īzākam, savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nazi. Un abi soļoja viens otram līdzās. Tad Īzāks sacīja Ābrahāmam, savam tēvam: mans tēvs, un viņš sacīja: te es esmu mans bērns. Īzāks sacīja: te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs? Ābrahāms sacīja: gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upuri, mans tēvs. Tāda uzticība. Un abi soļoja viens otram līdzās, un tie nonāca līdz vietai, kādu tam Dievs bija noteicis, un Ābrahāms uzcēla tur altāru. Sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzaku un uzcēla to uz altāru virs malkas. Un Ābrahāms izstiep savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu. Bet Dieva eņģelis no debesīm sauc viņam: Ābrahām, Ābrahām! Bet es sacīju: te es esmu. Un viņš sacīja: neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labad. Un Ābrahāms pacēla savus acis un ieraudzīja aunu aiz sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājos. Un Ābrahāms piegāja klāt, paņēma aunu un nolika to par dedzināmu upuru savu dēlu vietā. Zināt šo stāstu? Es agrāk arī kā bērns skatījos multeni, man bija ļoti grūti saprast, kāds var būt, kāpēc Dievs vispār kaut ko tādu prasīja. Viņš pārbaudīja Ābrahāmu uzticību. Un galu galā viņš arī ir teicis savā vārdā, ka tev nebūs nogalināta. Viņš bija pret cilvēku upuriem, bet viņš pārbaudīja Ābrahāmu uzticamību. Viņš jau pats mums ir devis bērns un cilvēks, par kuriem rūpēties. Bet tāpat laikā arī viņš māca man viena no tādām domām ir par to likt Dievu pirmajā vietā, pāri visam, pāri ģimenei, bērniem, vecākiem, mammu, tēti, un mīlēt viņu pāri visam. Varētu likties, ka tas tā egoistiski no Dieva puses, bet ziniet, kā ir, tad, kad tu mīli Dievu no visas savas sirds, prāta, dvēseles spēka, tu taču mīli savu tuvāko vēl vairāk. Patiesībā tas tavu mīlestību manu paplašina. Un kāpēc es par šo vispār runāju? Tas ir grūts stāsts, es īstenībā negribēju, bet es ticu, ka tas bija Dievs, kas man jau pāris mēnešus, visu, ko es zināju, es runāšu par Dieva jēru, tas bija vienīgais, kas manā sirdī bija iekritis. Un es paralēli arī domāju, un sapratu, ka man ir jārunā par šo stāstu, un es negribēju, jo man tas ir arī tāds smags stāsts. Bet tas iemesls, kāpēc es to stāstu, manuprāt, šis stāsts atspoguļo to, kas notiks nākotnē. Jēzus Kristus, Dieva vienīgais dēls. Šajā stāstā Dievs taupa Īzaku, vai ne? Bet savu dēlu viņš netaupīja mūsu dēļ. Tā ir mīlestība tajā dziesmā, kuras nospēlē ar 5 stīgām. Kur tāda mīlestība? Mums nevienam nav jānes vairs upuri. Ne dzīvnieciņu veidā, kas man arī būtu žēl, bet mēs nedzīvojam tajā laikā. Ne arī kādā citā veidā sev jāšaust ar, esmu redzējis, kur
nevis redzējis, bet lasījusi, kur mūks sev šausta vai kaut kā tā, vai vēl kaut kā jānopelna savu žēlstību. Viss ir izdarīts. Viss, ko tu vari darīt, ir pieņemt to žēlstību. Jo viņš netaupīja savu dēlu. Atcerieties, arī Dievs tēvs ir tēvs. Un Jēzus Kristus, kā mēs lasām, ir viņa vienpiedzimušais vienīgais dēls. Vai viņa sirds nesāpēja? Viņa visu laiku mūžībā bija kopā. Nāves brīdī pat Dievs no viņa aizvērsās, jo viņš nevarēja skatīties un būt kopā ar viņu grēka dēļ. Vai viņa sirds nesāpēja? Sāpēja. Un viņa sirds joprojām sāp par ikvienu no mums. Tad, kad mēs nepieņemam viņa žēlstības dāvanu, tad, kad mēs tā vietā, lai skrietu pie viņa, bēgam prom, tā viņa sirds sāp, tad, kad mēs neticam, ka viņš mūs mīl, kad mēs nevaram paši sev piedot. Viņa sirds sāp par to, ka ir tik daudz cilvēku šajā pasaulē, kas nezina evaņģēliju, vai ne? Bet šī taču ir priekvēsts. Bet tās ir lietas, par ko aizdomāties. Dievs tēvs tā mīlēja. Upurs nav priecīga tēma. Un šodien jau mēs arī skatāmies uz krustu, kas ir nāves instruments. Bet Jēzus nepalika. Iesim tālāk. Tātad mēs šeit varam redzēt, to stāstu, ko es tikko stāstīju. Ābrahāms un Īzaks, un arī šis brīdis. Un arī nākotnes attēlu. Ja? Šeit ir Ābrahāms un Īzaks, un šeit ir Jēzus, kuru Dievs nesaudzēja, bet ļāva viņam iziet līdz galam, un Jēzus arī bija paklausīgs līdz galam. Jāņa evaņģēlijas 3.16, varbūt var lūgt, ka mēs nolasam kopā, jo tā ir tā lielākā vēsts šajā dienā. Es zinu, ka mēs zinām, bet šoreiz gribu arī aicināt, ka mēs nolasam ne tikai 16. pantu, bet arī tos pants, kas seko pēc tam. Tie, kur varam lasīt. Jo arī tam ir tajā ir kaut kas īpašs, ka mēs paši varam skaļi lasīt. Tātad Jāņa 3.16, droši. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Kas tic, viņam netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumus dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dievu vienpiedzimušajam dēla vārdam. Kas no mūsu puses prasīts? Ticība. Tikai vienīgi ticība. Protams, pēc tam arī darbi nāk tam dabīgi līdzi. Cilvēki aiziet postušanā, tāpēc, ka viņi netic. Nepieņem šo dāvanu. Bieži cilvēki var teikt, Dievs ir ļoti nežēlīgs, kāpēc tikai viens ceļš, bet viņš ir sagādājis šo vienu ceļu. Un mēs varam to pieņemt vai nu nepieņemt šo dāvanu, bet viņš ir sagādājis visu, lai mēs būtu kopā ar viņu te un mūžībā. Un tad vēl uz šis, tik ļoti Dievs pasauli mīlēs. Tad, kad lasat šo pantu, atceraties arī šo stāstu par Īzaku un Ābrahāmu. Tas ir cilvēcisks stāsts. Protams, runa ir par dievišķu mīlestību, kas Ābrahāmā un Īzakā nebija, jo viņi bija tikai cilvēki, bet vienalga tas ir tāds atspulgs. Padomājiet, tad, kad lasat tos vārdus tik ļoti, atcerieties stāstu par Īzaku, tik ļoti. Un arī šie vārdi, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, Dievs nevienu cilvēku negrib redzēt ellē, jo elle nav radīta cilvēkiem. Dievs nevienu cilvēku negrib redzēt neglābt, viņš grib, lai viens ir glābts, ik viens piedzīvo viņa žēlstību un mīlestību. Tāds ir Dieva plāns, tāda ir Dieva sirds. Lauva un ģērs. Lauva, uzvarētājs. Viņš uzvarēja nāvu, viņš saplosīja to. Tas notika caur krustu, caur viņa asinīm. Viņš augšām cēlēs. Jērs simbolizē padevību, pazemību, šķīstību. Viņš gāja mūsu dēļ, savu muti neatdarījis. Vairāk kā 2000 gadu atpakaļ tas notika, bet atcerieties, mēs arī te polī stāvējam, kā mēs dziedājam šeit dziesmā. Jo mēs visi grēkojam, visiem mums trūks dievišķi atzīt. Iesim tālāk. Atceraties, esmu jau jums šo rādījis. Un tas ir tas, par ko es gribu stāstīt. Tā prieka vēsts, un man bija jāaiziet šim upura ceļam cauri, pastāstot, cik es jau daudz nesaprotu vēl, man jāaug savā sapratnē, cik daudz tas Dievam maksāja. Un upurs, tas ir kaut kas ļoti smags un grūts. Un tas tika izdarīts, lai mēs varam piedzīvot priekvēstu to, ka Jēzus ir augšām cēlies. Un viņš to darīja mūsu dēļ. Un tātad, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Jēzus bija kopā ar mums šeit,
uz zemes. Viņš mācīja par Dievu, mīlēja, rūpējās, paēdināja, bija kopā arī ar grēciniekiem. Un viņa klātbūtnē daudz cilvēku mainījās, un bija kas nemainījās un palika lepni. It sevišķi tie, kuri it kā daudz zināja. Un viņa mērķis bija mirt pie krusta, lai paņemtu mūsu grēkus. Tas bija galvenais mērķis, lai mēs varētu būt brīvi. Viņi ielika kapā, un 3. dienā šeit mēs esam šodien, ko mēs pieminām. Viņš augšām cēlās, un vienu dienu viņš nāks atkal mums pakaļ. Īsā veidā tas, ko es pastāstīju, tā ir priekvēsts. Ja jūs paskatītos tur, kur Guntis sēž, ja varat pagriezt savus galvas, esmu tur jums sagatavojis katram ikvienam vizītkarti ar šādiem simboliem. Jūs pat varat izvēlēties krāsu. Un šoreiz esmu arī ielaminējusi. Kāpēc? Lai jums tā vēsts paliek maciņā. Vai, protams, tas ir, ja jūs to vēlaties. Atceraties labo vēstu, atceraties lieldienu vēstu. Varbūt tu jūti, ka tu gribi kādam cilvēkam iedot. Droši. Bet ļoti svarīgi arī, ka tu pats saproti evaņģēliju. Un arī kristiešiem ir jāturpina dzirdēt evaņģēliju vēstu katru dienu. Un arī jāturpina stāstīt citiem. Mēs ar Ilzi bijām baptistu draudzē. Man ļoti patika viens vīrietis, Amadejs, ne Mocarts, bet vadonis. Dalījās ar evaņģēliju vēstu, un es gribu jums vēlreiz to pateikt. Gan tiem, kas zinat jau šo, gan tiem, kas ne. Un pat tie, kas zinat un jau ir pieņēmuši Jēzus sirdī, man ir arī jautājumi jums šajā visā. Visi redz šo? Ja? Tātad, iesākumā bija vārds, un iesākumā mēs zinām, Dievs radīja zemi, ēdens dārzu, vai ne? Un šis trīsstūrs attēlo Dievu, nevar attēlot, bet kaut kā jāmēģina apzīmēt trīsvienīgo Dievu. Labi? Un viņš radīja, ko viņš radīja? Viņš radīja Ādamu, skaists Ādams, un Ievu. Tas nekas, ka vienādi, jau, bet doma skaidra. Un viņiem bija pilnība ēdenē. Jo nebija grēka, nebija sāp, nebija asaras. Viņam bija tāda sadraudzība, ka Bībelē rakstīts, ka viņi staigāja ēdens dārzā ar Dievu. Iedomājieties, staigāt ar Dievu ēdens dārzā. Mēs arī to varam darīt, tikai tas jau ir savādāk. Tur viss noteikti bija garšīgāks, tur viss noteikti bija vēl skaistāks. Un mēs varam sapņot, kā tas bija. Un viņa uzdevums bija rūpēties par šo dārzu. Tas bija viņa pirmais uzdevums, un tas nekur arī nav mainījies. Mums joprojām ir jārūpēs par to pasauli, kurā mēs esam ielikti, par apkārtni, kurā esam ielikti. Un atcerieties, Dievs radīs mūs, lai mēs valdītu. Jā, nevis otrādi, bet viņš ir pirmais valdnieks, mēs zem viņu. Tātad, un viss bija ļoti labi līdz, kas notika. Vienu dienu, čūskas veidā, Sātans kārdina Ievu. Bībelē rakstīts, ka Ādams stāv blakus, man tas arī atklājums ir, bet vienalga. Tādā ziņā čūska kārdina Ievu un liek apšaubīt viņai to, ko Dievs ir teicis. Un iesēja tādas šaubas, ka Dievs grib apdalīt viņus. Un ko Ieva dara? Mēs redzam, ka parasti attēlots ar ābols, bet būtībā tas ir auglis. Kāds mēs to nezinām. Ieva krīt šai kārdinājumā un arī uzcienā savu vīru. Un viņa abi tiek izraidīti no ēdens dārza. Ja? Šeit ir tā robeža, kas tagad ir izveidojusies starp Ādamu, Ievu un Dievu. Un vairs nav šī tuvība. Dievs parūpējas par viņiem, pat dodot drēbes, jo pirms tam viņi bija kaili, viņam nebija kauns vienam no otra. Un mēs zinām, ka grēka alga ir nāve. Man ļoti patīk, kā šis mācītājs teica, ja Dievs nedarītu, Dievs nesāktu kaut ko, ja viņš nezinātu beigas. Tātad Dievs zināja, ka viņš sūtīs savu dēlu. Un jau pašā pirmā Mūzes grāmatas sākumā ir rakstīts, ka nāks dzimums, kas satrieks, sievas dzimums, kas satrieks ienaidnieku galvu. Viņš jau to zināja. Manuprāt, 2. nodaļā, 1. Mūzes 2. nodaļa. Šis pareģojums, ka nāks Jēzus. Bet šī tuvība ir zudus, un tātad Ādams un Ieva jau ir aiz šīs robežas, vairs nav Dieva tuvumā. Un ir arī citi cilvēki rodās, ja? Es nevarēju tik daudz līnijas savilkt, cik cilvēku pasaulē, bet iztaudies tur pilns. Un jūs redzat arī šo līniju. Bībelē rakstīts un iedrošinājums, ka mums ir jādzīvo šaurajā ceļā, jo platais ceļš ved uz pazušanu. Grēka alga ir nāve. Un cilvēks
var censties ar labiem darbiem, ar turēšanos. Atceros, es kā bērns arī sev apsolēšu, šodien nekādu nedarīšu. Bet, līdz vakaram netiku. Un atkal bija izdarījis kādu nedarbu. Mēs varam censties, bet nepietiek ar cenšanos. Un pat nepietiek, ja arī pat mums būtu sanācis viss. Ja kaut kas pietrūkst. Ar visu centību nekas nenotiek. Un kādi cilvēki ir šajā posmā, tālāk no savas nāves brīža, jo viens ir skaidrs, mēs visi aiziesim, gribam vai ne, neviens nāvei nevaram turēties pretī. Kad? To mēs nezinām, bet mums ir jādzīvo ar pilnu krūti, izdarot to, ko Dievs mūs aicina darīt. Kāda ir tuvāk šai līnijai? Aiva noteikti arī daudz redz slimnīcās, ka cilvēki aiziet, vai ne? Un arī es ik pa laikam spēlēju bērēs, un arī tur man ir pārdomas par nāvu, un arī pašai par savu dzīvi. Bet ir cits ceļš. To, ko mēs svinam šodien. Jēzus Kristus nāca šai pasaulē. Redzat krusts? Un tur ir rakstīts, tur, kur Ilmārs sēž. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Nav cita ceļa. Vienīgās durvis uz Dievu valstību, uz šo šauro ceļu, kas nav viegls, bet tomēr tas kopā ar Dievu ir, un tas ir tā vērts, un tas ved uz mūžību. Vienīgais ceļš ir Jēzus Kristus. Un cilvēkam ir dot izvēle. Pāriet pār šo līniju tikai vienīgi caur Jēzus Kristu, caur šīm durvīm. Nav cita ceļa. Un arī atrodoties uz šaurā ceļa, tie, kas esam kristieši, vai mēs nekad neklūpam un negrēkojam? Klūpam. Es klūpu. Nezinu par jums. Un tie ir arī atkal kā tādi ķieģeļi starp mums un Dievu. Bet tu netiec uzreiz atmests, tu grēko un uzreiz esi atkal atmests uz platā ceļa, uz pazušanu. Jo tad tas būtu briesmīgi. Ja nu es nāves brīdī tieši sagrēkojos, visu mūžu esmu turējusies un tieši sagrēkojos, un es vairs nenonākšu debesīs. Ne. Tā nav patiesība. Jēzus sevi ir apklājis ar savām asinīm. Un pat tad, kad tu krīti, viņš joprojām tevi redz caur Jēzus asinīm. Viņš mīra par bijušajiem, esošajiem un pat nākamajiem grēkiem. Tas nenozīmē, ka mēs varam spēlēties ar žēlastību, bet patiesībā, jo vairāk cilvēks iepazīst žēlastību, jo mēs saprotam, ka gribās dzīvot un līdzināties Jēzum. Un gribās tad, kad nokrīt vai nosmērējās, notīrīt sevi un lūgt piedošanu Dievam. Gribās izskaust no savas dzīves tās lietas, kas patiesībā nenāk par labu. Gribās mīlēt vēl vairāk sevi un citus un Dievu. Lūk, un atcerieties, tad, kad jūs lūdzat piedošanu, kas notiek? Tiek piedots. It kā bērnišķīga bilde, ja? Bet vai tu tiks tam? Tad, kad tu lūdz piedošanu, viņš piedod, viņš aizmirst tavus grēkus. Izlasiet 103. psalmu un vēl citās vietās tas ir. Un šodien mans jautājums ir tev tāds. Vai tu redzi sevi šajā vietā, kur es, kā jau arī teicu, grēki alga ir nauda, Dievs tev mīl, tev ir iespēja atsaukties un piedzīvot kaut ko jaunu savā dzīvē. Pilnīgs pārmaiņas. Un tad es īpaši gribu parunāt par šo vietu, jūs redzat? Es ticu, ka ir daudzi kristieši, kuri noticējuši Jēzum Kristum un pat pieņēmuši sirdī viņu, bet nespēja noticēt, ka viņiem ir piedots. Es pat esmu to piedzīvojis, varbūt arī jūs. Un liekas, mans grēks ir pārāk liels. Es neesmu cienīga. Viņš man nevar piedot. Bet Dievs ir Dievs. Un tas ir grēks neticēt tam, ko viņš ir izdarījis. Ja viņš piedod, viņš piedod. Vai jūs tam piekrītat? Visus grēkus. Ja lūdzu piedošu, viņš piedod? Viņš piedod. Lūdzu pārdomājiet tos savā sirdīs, jo cilvēks, kas ir šeit, nenoticot, ka Dievs ir piedevis un pieņēmis viņu, viņš nespēs dzīvot uzvarošu dzīvi. Viņš dzīvos zem šaubām, vainas sajūtas, zem milzīgas sloga. Bet ja es ir izdarījis visu, lai cilvēks varētu būt brīvs, elpot brīvi un piepildīt arī to aicinājumu, kādēļ Dievs ir nolicis katru vienu no jums šīs zemes. Jums katram ir dots aicinājums, mūsu kopējais, mīlēt Dievu, savu tuvāko, sludināt par viņu, ar saviem vārdiem, darbiem, reizēm arī ar klusumu, visādos veidos, kā viņš aicina. Ka mēs varam lietot savus dāvanas un talants, bet tiešām man pārliecība, ka patiešām mēs varam uzplaukt tikai tad, kad mēs esam noticējuši Jēzus mīlestībai un piedošanai.
Vēl viena lieta, ir ļoti daudz cilvēku pasaulē, kas ir labi un dara labus darbus un pat ir izglābuši varbūt daudz cilvēkus, no bada vai slimībām. Jā, brīnišķīgi, ka tas tā ir. Un labi, ka ir tādi cilvēki, es to nenoliedzu. Bet Bībelē ir viens tāds pants, lai cilvēki redzot jūsu labos darbus godā Tēvu debesīs. Man liekas, tā ir tā lielākā lieta, uz ko arī esam aicināti. Lai cilvēki redzot to, ko daram vai kādu esam, saprot, bet ir Dievs debesīs, es arī viņu gribu iepazīt. Ja? Tātad, ja tu esi tur, noteikti nepaliec tur. Mēs arī varam kopā aizlūgt, vai tu vari ar kādu parunāties, jo reizēm tas arī ļoti vajadzīgs. Nepaliec tur. Varbūt tu esi šeit, un tavā dzīvē ir mūri, kas paņem nost kādu prieku, mieru. Tu zini, ka tu dari lietas, kuras nevajadzētu. Tev nav tur jāpaliek. Tu vari lūgt, Dievs palīdz, lūdzu, man piedod. Un atceries, ja lūdzu piedošu, viņš piedod. Arī ļoti svarīgs moments. Vai varbūt tu esi šeit un viss kārtībā. Slava Dievam. Pārdomājiet šos vārdus, ko es stāstīju. Labi? Varbūt šis arī veids, kā jūs varat kādreiz pastāstīt citiem. Es apmēram visu stāstīju, Ilze? Jā. Stāsts par domu. Vakar man bija iespēja runāt krusta gājienā. Un runājot par tiem ķieģeļiem, kas arī mūsu dzīvē tie, kurus mēs mūrējam, jo mēs reizēm klūpam un krītam, bet mums vienmēr ir iespēja lūgt piedošanu. Es dalījos ar kādu vēstu, ko es arī vēl īsi gribu padalīties. Atcerieties, neskatoties, ka Jēzus bija Dievdēls, viņš dzīvoja cilvēcīgā miesā. Un viņš, protams, piedzīvoja sāpes tajā miesā, tajā brīdī. Kad viņš gāja krusta ceļu, man bija 7. stacija, kuras nosaukums ir Jēzus pakrīt 2. reizi. Viņš krita, viņš piedzīvoja fizisks kritiens. Un mēģina iztēloties, kā tas bija, kā jutās mācekļi Marija, visi sekotāji, redzot, ka viņa pestītājs, lai gan viņš bija stāstījis, ka būs augšām celšanās. Viņa dzīves bija sagrauts, jo viņam likās, ir viss. Jēzus ved uz nāvi, viss. Un neskatoties uz to, ka viņš nekad nebija grēkojis, viņš tiek notiesāts uz nāvi. Viņš nebija grēkojis pat vismazākajos sīkumos, bet viņš saņēma sodu kā lielākais noziedznieks. Atkal viss mūsu dēļ, un tie bija mūsu grēki. Bet viņš piedzīvoja fizisku kritienu, jo garīgi viņš nekad negrēkoja. Viņš nekad nebija grēkojis. Un par viņu domājot, es īpaši aizdomājos par mācekli Tomu. Esat dzirdējuši par tādu? Kāds sagvārds viņam ir tāds? Neticīgais Toms. Tieši tā. Bieži mēs viņu atpazīstam ar šo vārdu, ne pat neticīgais Toms. Un tas pat bieži ir aizgājis kā tāds teiciens, oi, tu tagad tāds neticīgais Toms. Un viens no stāstiem par viņu ir īstenībā šāds, ko es nebiju piefiksējusi. Kādu dienu Jēzus saņem ziņu, ka Lācars ir saslims, viņa mīļais draugs. Ko Jēzus dara? Viņš paliek vēl 2 dienas tajā ciematā, kur viņš ir, un nemaz nesteidzās pie Lācara. Un tad, pēc 2 dienām, viņš paziņo saviem mācekļiem, dosimies uz Jūdeju, dosimies pie Lācara. Un mācekļi saka, rabi, tev tikko gribēja ar akmeņiem nomētāt, un tu atkal gribi riskēt ar savu dzīvību un piefiksēt šādu lietu. Un Toms sacīja, iesim arī mēs, lai kopā ar viņu mirtu. Tomā bija drosme. Bet arī drosmīgie kādreiz kļūdās un šaubās. Un tad, kad Jēzus augšām cēlās, un Toms te brīdī nebija klāt, un cilvēki teica tāpat, kā mēs lasījām, ka Jēzus ir augšām cēlās. Ko Toms teica? Ja vien es neredzēšu, rētas viņa plaukstās un arī sānos, es neticēšu. Un ziniet, kas man patīk Tomā, ka viņš pasaka iespējams to, ko citreiz cilvēki domā prātā, bet zāri nepasaka. Toms te vismaz pateica zāri. Un viņš gribēja savu šaubas nest Jēzus priekšā un remdināt tās, tiešām sastopoties ar Jēzu. Un tad, kad Jēzus atkal parādījās mācekļiem, viņš uzrunā tieši Tomu. Viņš stiep savas rokas viņam pretī un saka, skaties, mans brūcis, raug mans sāns, un ne es neticīgs, es ticīgs. Un tad Toms saka šāds vārds, saka, mans kungs un ak Dievs. Un tad Jēzus teica, tu to saki tāpēc, ka tu man redzēji, bet svētīgi tie, kur netic. Svētīgi tie, kur neredz, bet tic. Šaubas nāk. Un pat mācekļiem tās ir. Un mums ir dzīvē šie akmentiņi un arī sienas, kas traucē. Bet atceries, vienmēr tur visām lietām var iet Dievu priekšā, izteikt savus šaubas, savus sāpes un saņemt viņu piedošanu, viņu palīdzību.
Jo es esmu redzējis, ka tieši šaubas ir tās, kas var ļoti aizvest prom no Dieva. Tāpēc ļoti svarīgi runāt ar Dievu par visu, pilnīgi par visu, lai tev tas neaizved prom no Dieva. Un vēl viena lieta no šīs stāsta, ko es gribu teikt. Bieži vien cilvēki definē otru cilvēku pēc viņu kritieniem. Dievs tāds nav. Ja jūs paskatieties uz mācekļiem, viņi visi bija nepilnīgi. Bet viņi bija mīļie Jēzus mācekļi, tādi kā viņi bija. Un arī Toms, viņš nav neticīgais Toms manās acīs, viņš ir drosmīgs. Kas gribēja satikt Jēzu un pats sataustīt, jā, saņemot šo pamācību, kas arī mums ir vajadzīga, es ticīgs. Stāsts. Es noslēgumā, mums vēl būs īsts video pēc tam, bet stāsts par evaņģēliju vēsti. Kāds turīgs vīrs un viņa vienīgais dēls gadiem ilgi krāja izcilus un dārgus mākslas darbus. Viņi kopīgi tos apjūsmoja un izrādīja visiem saviem draugiem un paziņām, kuri viņus apciemoja. Sākās Vjetnamas karš un dēls devās karot. Viņš gāja bojā, glābjot savu cīņas biedru. Tēvs ļoti pārdzīvoja savu vienīgā dēla zaudēšanu. Ap Ziemassvētku laiku pie viņa durvīm piezvanīja kāds vīrietis. Viņš stādījās priekšā kā karabiedrs, kuru šis dēls izglāba. Pastāstot, ka šis drosmīgais jaunietis izglāba vēl daudzus pirms loda trāpīja viņam sirdī. Viņš pasniedz kādu paciņu. Vecais vīrs tajā ieraudzīja sava dēla portretu. Aizkustinājuma asaras slaukot, viņš piedāvāja samaksāt par šo gleznu. Nē, ser, šī ir dāvana, es nekad nespēšu atlīdzināt par to, ko jūsu dēls manā labā darīja. Neesmu nekāds izcilais mākslinieks, bet gleznoju to no sirds. Dēla glezna tika nolikta goda vietā, un pirms bagātais vīrs kādam rādīja pārējos mākslas darbus. Viņš vienmēr stāstīja par savu drosmīgo dēlu. Gāja laiks, un šis vīrs nomira. Tika rīkota izsole par viņa vērtīgajiem mākslas darbiem. Un uz izsoli ieradās milz un daudz mākslas kārotāji. Izsole sākās un kā pirmo gleznu piedāvāja drosmīgā dēla portretu. Dēls, kurš paņems dēlu? Kurš solīs $1000? Vaicāja izsoles vadītājs. Zālē bija klusums, neviens nesolīja. Varbūt kāds piedāvās $500? No zāles kāds vīrietis izsauc. Dodiet mums īstu mākslu, mēs te nenācām pēc lētām gleznām. Mums vajag Rembrantu, Van Gogu un Picasso. Bet izsoles vadītājs tikai turpināja. Varbūt kāds solīs $300? 200? Kā būtu ar $100? No zāles aizmugures kāds vecs kungs pacēla roku, un viņš bija gatavs samaksāt $100 par šo gleznu. Tas bija turīgā vīra vecais dārznieks. Viņš pazina šo drosmīgo jaunekli un ļoti mīlēja gan viņu, gan viņa tēvu. $100 bija visa viņa bagātība. Un viņš to bija gatavs atdot par šo gleznu. Nu tad beidzot ķeramies klāt pie tā, kāpēc mēs te atnācām. Klusuma pārtrauc kāda cita nepacietīga vīra balss. Nesiet šurp gleznas! Izsoles vadītājs nolika savu izsoles āmuru uz galda un paziņoja. Dāmas un kungi, izsole ir beigusies. Redzot pārsteigtās sejas, izsoles vadītājs turpināja. Kad man aicināja vadīt šo izsoli, man tika paziņots par slepenu atrunu testamentā. Šo noteikumu es nedrīkstēju atklāt līdz šim. Izsolīs tikai dēla gleznu. Kurš to nopirks, mantos visu īpašumu, ieskaitot gleznas. Cilvēks, kurš paņems dēlu, saņems visu. Tāda bija šī vīra vārdi. Gandrīz vairāk kā pirms 2000 gadiem Dievs deva savu dēlu, lai viņš mirtu par katru no mums pie krusta. Līdzīgi kā izsolē, viņš arī šodien vaicā dēls, kurš paņems dēlu. Jo redziet, tas, kurš pieņem dēlu, saņem visu. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja. Un šeit es, protams, nerunāju par fiziskiem labumiem. Jā, viņš Dievs svētī ar to. Saņemot dēlu, tu saņem viņa klātbūtni mūžīgo dzīvību. Lai viņš man un tev ir tas dārgākais, kas vispār var būt. Ja tā tas arī ir. Un noslēgumā mēs noskatīsimies video. Un es nedaudz arī iztulkošu.
Es tev saku, unless one is born of water, ja nu viens kāds nav dzimis no ūdens un gara, viņš nevar iet debesu valstībā. God loves the world. Dievs mīl pasauli šādā veidā, He gave his ka viņš only deva son, savu vienīgo dēlu. that whoever believes in him Un ik viens, kas shall viņam not ticēs, nepazudīs. but have eternal life. Viņam būs mūžīgā dzīve. Whoever believes in him Ik viens, kas viņam tic, will not be condemned. tas neies nosodījumā, sodā. So shame. Man ir tik liels kauns. You redeemed me. Tu mani atbrīvoji, un es visu to tā aizmetu. Tu man piedod, es visu aizmetu prom. But that's not much of a redemption if it can be lost in a day, is it? Glābšanu nevar pazaudēt vienā dienā, vai ne? To Jēzus saka. Tātad, tad, kad kļūdamies, mēs pazaudējam savu glābšanu, Jēzus saka. I Tā didn't nav. come back on my own. Es pat neatnācu pie Tevs atpakaļ ar saviem spēkiem. Get me. Mani draugi tā kā atvilka, atveda. I just can't live up to it. Es nevaru nodzīvot pēc taviem standartiem. That's true. Patiešām tā ir patiesība, tu nevari. But you don't have to. Bet tev to nav jādara. I just want your heart. Es gribu tavu sirdi. The Father just wants your heart. Un ar Tēvs vēlās tavu sirdi. It won't matter where you're from Vienalga, no kurienes tu esi or what you've done. un ko tu esi izdarījusi. Šī samarieta pie Akas, kuri arī bija ļoti smagā aizdzīvē. I am rejected by others. Mani citi cilvēki atraida. Es zinu, ka viņi atraida tevi. Not by the Messiah. Bet Mesija, tavs glābējs, tevi neatraida. Look up. Skaties uz augšu, pacēl savu skatu uz augšu. You can. Es nevaru, tu vari. Look at me. Skaties uz mani. I forgive you. Es tev piedodu. Es tev piedodu. Jo Dievs tik ļoti mīlēja, ka viņš deva viņa vienīgo, vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazūst, bet iemantotu dzīvību, mūžīgo dzīvību. Jā. Tā ir patiesība. Tad, kad jūs redzat šodien šo krustu, atcerieties, mums ir piedots. Tikai, ja mēs noticam Jēzum Kristum. Tikko skatoties šo video, manī nāca šī Intrašonaka dziesmu vārda. Piedots tev ir viss, kas ir noticis, bijis ļauns un tavs sirdis ļauns. Tālāk es neatceros viņa asinīs, esi nomazgāts. Piedots tev, kaut visa bijis daudz, apmēram atcerējums. Atceraties? Tā kā šī ir tā vēsts, ko es gribēju teikt, atgādinu. Tas bija upuris, atceramies Īzaku, kur Dievs taupīja viņa dēlu, savu dēlu netaupot. Jērs un lauva, Jēzus padevās, bija pazemīgs, šķīsts, tīrs, bet viņš ir šis uzvarētājs lauva. Un, lai arī ir šaubas un kritieni, tu vienmēr var lūgt piedošanu. Protams, lūgt, lai tu tiec mīcīts un es viņa dēla līdzībā. Ja tu gadījumā esi pie krusta, noticot, ka Jēzus ir tavs glābējs, bet tu nevar pieņemt viņa piedošanu, nepaliec tur. Saprot, viņš ir piedevis, un mēs neesam Dievu, viņš ir Dievs. Un viņš ir teicis, ka viņš ir piedevis. Un arī worship team, please come up. Tā ir tā vēsts, ko tu vari nest pārējiem cilvēkiem. Un tā ir priecīga vēsts. Varbūt runāja tā nopietni, bet tā ir priecīga vēsts. Kristus ir augšām cēlies. Un tā ir mīlestība. Nav lielākas mīlestības kā tā mīlestība, kas atdod savu dzīvību par mums. Un tas ir kaut kas smags, grūts, bet viņš to darīja mūsu dēļ.
lai mēs varam patiešām dzīvot brīvībā un priekā. Un arī mums ik pa laikam nākās iet grūtībām cauri. Un arī Bībelē rakstīts, arī mums ir jāņem šo krustu. Jābūt uzticamiem, bet mēs nenesam to krustu vienu. Bet viņš vienreiz mira, un tas ir uz visiem laikiem. Mēs noslēgsim ar dziesmu, un iespējams, ka manai ģitārai jau ir 6 stīgas atpakaļ. Which song? Noslēgsim ar priecīgu dziesmu. Es tiešām ticu, gribētu ticēt, ka jūs sadzirdējat šo labo vēstu tajā visā. Ja? Un atcerieties, tur pie Gunta varat droši izvēlēties savu krāsiņu. Ja gribat, varat paņemt arī kaut 2 vai 3. Atceries, ja es tev mīlu, viņš visu šo darīs Tevs dēļ un citu dēļ. Tev ir piedots. Un tu vari izteikt visu savu sirdi viņam. Tā kā mēs varam piecelties. Kam ir cienests, nāciet, ja nav cienests, nāciet vienalga. Ja? Jo pats galvenais, ka tu esi ieradies. Ja kāds paņems cienestiņu, paldies. Baudīsim to kopā. Raimonds mums nav tā, tas nozīmē, ka bungas esat jūs.
Un šī diena ir piepildīta ar uzvaru un prieku, tāpat laikā arī pārdomām par visu to, ko tu esi darījis. Lai mēs nekad nepazaudējam savu pateicību par tevi. Un sveitī mans brālis un māsas, velc tuvāk sev, sveitī sadraudzības laiku un palīdz mums vienmēr atcerēties evaņģēliju labo vēstu gan savās dzīvēs, gan arī stāstīt par to citiem. Ar vārdiem, darbiem. Jēzus vārdā. Amen!